Čau, man sauc Elza. Es pēdējo reizi laikam vadīju nodarbību kaut kad Covid laikā, kad šeit bija neviens cilvēks. Un tad es stāstīju tukšiem krēsliem un bija dīvaini. Un tagad jūs esat daudz. Lūk, es atbildēšu uz to jautājumu, kas izskanēja Kristiāna virzienā, kā mēs zinām, cik lietas ir tālu. Es uzreiz jūs brīdinu. Man nav nekāda sakara ar astronomiju. Mani pierunāja jums kaut ko pastāstīt. Un tā kā brīdinājums, ja. Es vienkārši iegrimu kaut kādā, es nezinu, kā Ralfs to nosauc, zaķa bedrē, kuras vienkārši lasīju par lietām, un tad es nesapratu lietas, un jo vairāk es lasīju, jo vairāk es nesapratu. Un ar to es gribu pateikt, ja es jums tagad kaut ko stāstu, un es tāds, wow, šis ir tik interesanti, bet es neko nesaprotu, tad, jā, tā tam ir jābūt. Tas tā bija paredzēts jau no paša sākuma. Pēc tam man bija riktīgs kārdinājums arī atmest otro lekcijas, nezinu, 4 piekdaļas no lekcijas, un stāstīt jums tikai par pirmo lietu, jo es par to lasīju, man likās, ka Dievs cilvēki, fiziķi ir traki, jūs redzēsiet. Lūk, tad es jums stāstīšu par to, kā mēs nosakam attālumus visumā. Man nav īsti iespējas redzēt, kas ir mans nākamais slaids, tāpēc mums visiem būs visu laiku pārsteigums par šo. Mans pirmais slaids ir īstenībā no prezentācijas, ko es pirms kādiem 5 gadiem lasīju par Hubble likumu. Un man parasti patīk tā ļoti liriski iesākt. Tad arī priekš jums es iesākšu mazliet liriski, tad, kad jūsu senčiem vairs nebija visu laiku jāuztraucās par to, vai viņš noķers stirnu. Tad cilvēkiem bija laiks paskatīties uz debesīm, un tas, protams, vienmēr ir bijis kaut kāds ļoti daudz jautājumu avots, kā jūs piedzīvojāt. Kristiāns jums drusciņi tikko kaut ko pastāstīja, bija kaut 5 miljardi jautājumu. Cik tālu ir lietas, kā mēs zinām, cik tālu ir lietas, kāpēc tās ir tik liels, kāpēc tās staro. Jā, es domāju, ka kaut kādiem cilvēkiem vienmēr ir bijuši šādi jautājumi. Un tad es mēģināšu daļai atbildēt par to izmēru lietu, bet, ja jums tas uzrunās, tad viss pārējās lietas būs jālas pašiem. Lūk, tad es pēdējā laikā drusciņi aizraujos ar mākslīgā intelekta čakarēšanu, lai prasītu, lai viņš man uztais bildītes. Metode, pēc kuras nosaka attālums, vismā sauc par kosmisko attālumu trepēm. Un tad es prasīju, lai Dalī man uztais tādu. Man ļoti patīk, jo te ir tā kā trepes uz trepēm, uz vēl trepēm. Un tas apmēram tā arī astronomijā notiek. Tagad ir dažas sejas, ko es pazīstu. Just klausies, ko es stāstu. Just cik tālu tu esi no Matīs, cik tālu Matīs no tevis sēž? Jā. 10 centimetrus. Matīs, cik tālu tu dzīvo no šejienes? 2,5 kilometrus. Redziet, Justs man atbildēja centimetros, un Matīs man atbildēja kilometros. Kāpēc? Tāpēc, ka ja Matīs gribētu pateikt, cik tālu viņš dzīvo centimetros, vajag nepraktiski tas būtu. Un, ja mēs kaut ko mēram astronomijā, tad mēs arī gribam runāt par mērvienībām, kas ir jēdzīgas tam, ko mēs gribam nomērīt. Un kilometri, kā saka, does not cut it anymore. Tāpēc es vispirms jūs iepazīstināšu ar mērvienībām. Šī nav pirmā un nav pēdējā reize, kad es jūs iepazīstināšu ar mērvienībām. Tad astronomijā lietas mēra vienā no 3 mērvienībām visbiežāk. Vismazākās ir astronomiskās vienības. Iespējams, ka to jūs esat arī skolā mācījušies. Astronomiskās vienības ir, viena astronomiskā vienība ir vidējais attālums starp Zemi un Sauli. Tas mums iespējams paver daudz citus jautājumus, jo mēs zinām, ka attālums starp Zemes centru un Saules centru mainās, jo orbīta ir eliptiska, un tad kas ir šis vidējais attālums? Ļoti sarežģīti jautājumi, uz kuriem es neatbildēšu. Bet jūs pieņemsiet, ka tas vidējais attālums starp Zemi un Sauli. Izrādās, ka ja mēs vēlamies mērīt lietas, kas ir tālāk par Saules sistēmu, tad arī astronomiskās vienības nav ļoti praktiskas. Tad mēs mēdzam izmantot gaismas gadus, ko, man liekas, Kristiāns izmantoja savā lekcijā diezgan daudz.
63,000 astronomisko vienību ir viens gaismas gads. Par to, kā rodas gaismas gads, jums droši vien ir skaidrs. Tas ir attālums, ko gaisma veic vienā gadā. Tad, ja jūs gribat pārreikināt kilometros, to jūs arī droši vien protat izdarīt. Un tad izrādās, ka tās pavisam tālās lietas ir tik tālu, ka mums vajag vēl vienu mērvienību. Un mēs izmantojam parsekus. Un parseks ir, manuprāt, ļoti amizanta mērvienība. Es pastāstīšu, kā viņi rodās drusciņi vēlāk pie citas slaida. Bet tad jūs redzat, apmēram kādas 4 reizes vairāk ir parseks par gaismas gadu. Lūk, tas būs, tā kā es lietošu šīs mērvienības, un tas jums droši vien neko nenozīmēs, jo kas to vispār zina, cik tālu ir lietas. Bet tad es ceru, ka jūs tagad esat pazīstami. Lai mēs apmēram saprastu, kas ir kaut kādas šīs tuvākās lietas, kas mums ir, tad, protams, Saules sistēma atrodas Pienceļa galaktikā, to jūs droši vien zinat. Un šis ir tā kā mūsu tuvākā apkaime, Pienceļa galaktika. Un, es nezinu, vai jūs tik tālu varat izlasīt, bet reku tuvākās lietas ir lielais Magellāna mākonis, mazais Magellāna mākonis, un tad ir Andromēdas galaktika un Trīsstūra galaktika, kas ir vistuvākās lietas, kas mums ir. Un tad ir daudz lietas, kas ir daudz tālāk. Kas? Jā, visi mūsu kosmosa kuģi, kas tur ir tikuši, ir pazuduši. Tagad cilvēki saprot, cik tālu ir lietas, riktīgi smējās. Labi, tad par metodēm, par kurām es šodien mēģināšu jums pastāstīt. Tad es jums mēģināšu izstāstīt, kā cilvēki ir izdomājuši, kā var nomērīt šos dīvaini tālos attālumus. Un viss tāda, man liekas, vistveramākā metode ir radara distances mērījumi, un tos mēs izmantojam lielākoties tikai Saules sistēmā. Ir paralakse. Tur apakšā ir rakstīts arī, cik tālu mēs apmēram ar šo metodu varam nomērīt. Ir gan tā, ka tās metodas, protams, pārklājās savā starpā. Man neviens nevar aizliegt ar paralakse mērīt arī Saules sistēmā lietas. Par paralakse jums būs praktiskais darbiņš, tāpēc klausieties ļoti uzmanīgi. Tad nākamā metode ir galvenās sekvences zvaigžņu izmantošana. Jūs tagad zinat apmēram, kas ir galvenās sekvences zvaigznes, jo Kristiāns jums pastāstīja. Tad ir cefīdu maiņzvaigznes un visbeidzot ir supernovas sprādzieni. Visbiežāk ties ir tieši tās 1A tipa supernovas un Talija-Fīšera sakarība. Un, ja lietas ir pavisam tālu, tad mēs lietojam Hubble likumu. Un es ceru, ka es par šīm visām lietām jums apmēram ieskicēšu. Kā tas notiek. Labi. Droši vien, ja es kaut ko sāku mērīt visumā, es sākšu ar kaut ko, kas ir tā kā jēdzīgi tuvu, un tas ir mēnesis. Vai jums ir kāds idejas, kāpēc mēs varētu gribēt attālumu līdz mēnesim zināt? Tas ir nosodām, ka tu nepacēli roku. Ir vēl kā, labi, mēs gribam zināt, cik tālu mums jālido. Tālākiem mērījumiem, lietām, kas ir tālāk, varbūt. Ja. Paisuma bēguma noteikti ir mēnesis ietekmē noteikti. Labi, tā kā lielais šoks. Kā jūs domājat, cik precīzi mēs mēģinam nomērīt attālumu līdz mēnesim? Kāda ir zinātnieku ambīcija? Cik precīzi es vēlos šo nomērīt? Es dzirdu vārdus kilometrs. Izrādās, ka fiziķi ir pilnīgi traki. Viņi tādi, jā, mēs varētu nomērīt mēnesi orbītu ar precizitāti līdz kādam milimetram, vai dažiem milimetriem. Tas būtu stilīgi. Kāpēc tas būtu stilīgi? Tāpēc, ka jūs zinat, ka relativitāte un kvantu fizika nedraudzējas savā starpā. Tā ir tāda viena mūsu liela problēma fizikā šobrīd. Kvantu lietas mēs zinām samērā labi un samērā precīzi. Gravitācija ir šausmīgi vāja, un mēs šausmīgi slikti par viņu zinām lietas. Un tad mēs jau zinām, ka Ņūtona gravitācija, ko jūs mācāties skolā, nav īsti labs apraksts, un jau daudzas lietas uz Zemes nestrādā, ja mēs lietojam tikai Ņūtona gravitāciju. Tam mums ir vispārīgās relativitātes teorija, kas it kā labi strādā, bet mēs neesam varējuši viņu labi iztestēt. Un ir cerība, ka ja mēs samērītu mēnesi ar precizitāti līdz milimetram, mēs varētu varbūt pateikt par to, vai vispārīgā relativitāte strādā, vai salūst jau kaut kur pusceļā ar šādu precizitāti. Tāpēc mēs gribam zināt, cik tālu ir mēnesis.
precīzi. Kā mēs varam nomērīt attālumu līdz mēnesim? Tad, kad amerikāņi feikoja savu piezemēšanos uz mēnesi, tad viņi tur atstāja spoguli. Gandrīz spoguli. To sauc par retroreflektoru. Tas nav gluži tā kā spogulis, bet tā ir lieta, kas ļoti labi atspīd. Un tad mēs esam uzbūvējuši milzīgu laser pointeri Ņūmeksikā, Amerikā, kurš var spīdināt lielu lazerstaru uz mēnesi. Un mēs varam mērīt, pēc cik ilgu laiku tas lazerstars atnāk atpakaļ. Un šis laiks mums var pateikt, cik tālu ir mēnesis. Un jums liekas, jā, lieliski, es vienkārši spīdināšu lazeru, nomērīšu, kad viņš atnāk atpakaļ. Ņemot vērā, kāds ir mūsu zināšanas par mēnesi attālumu, tam vajadzētu būt kaut kādām 2-3 sekundēm, kas viss ir lieliski, bet ja mēs gribam novērīt mēnesi attālumu ar precizitāti līdz milimetram, un es zvēru, es būtu gatava 40 minūtes vienkārši runāt tikai par to, ko cilvēki ar šo dara. Tad problēma numur 1. Mums ir atmosfēra. Mūsu lazerstars atmosfērā diverģē, tad izplašās. Un tad, kad viņš atstarojās no tā retroreflektora, kur ir difrakcija, viņš atkal izplašās. Un ja mēs aizsūtam tādu, 3 metru diametra lazerstaru, tad viņš atnāk atpakaļ uz Zemi, un viņš ir 15 kilometrus liels. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pazaudējam lielāko daļu enerģijas, ko mēs aizsūtam uz mēnesi. Un tas tā kā es teiktu, Just, es tev ielikšu 10 fizikā, ja tu 25 reizes metīs monētu un visas 25 reizes uzmetīs ciparu. Tad tu varētu šo mēģināt, un tad tev sanākt pēc ļoti daudziem mēģinājumiem. Un tad es teiktu, tagad tev tas ir jāizdara vēlreiz, lai sēklasē piespiest saglabāt pogu. Apmēram tāda ir varbūtība, ka fotons, ko mēs nosūtam no Zemes uz mēnesi, trāpā atpakaļ detektorā. Tas viss ir traki. Ko vēl dara atmosfēra? Jūs zināt, ka laušanas koeficients gaisam nav gluži tāds pats kā vakuumam. Gaisma ir mazliet lēnāka atmosfērā, un ja mēs neņemtu vērā atmosfēru, tad apmēram 1,6 metru nobīdi rodas no tā, ka lieta kustās caur atmosfērai. Pie tam tas ir atkarīgs no tā, kāda ir laikapstākļi. Ja ir ļoti zemes spiediena vai augsts spiediena situācija tajā vietā, kur tas lazerstars ir, tad arī ir lielas nobīdes no tām. Jums liekas, labi, mēs varam tur izkoriģēt tos metrus. Izrādās, ka mēs jau principā gribam zināt attālumu no Zemes centra līdz mēnesis centram, vai ne? Tāpēc mums ir jāzina arī, cik tālu ir observatorija līdz Zemes masas centram. Un izrādās, ka kontinenti dreifē un apmēram kaut kādus 30 centimetrus mums 2 reizes dienā izmaina kaut kāds kontinentu dreifs, kas arī ir traki, jo tev jāzina, cik tālu tev observatorija, kurā brīdī ir. Un tas viss liekas vēl, tā. Un tad izrādās, ka saules vējš, saules radiācijas spiediens arī izmaina mēnesis orbītu par kaut kādiem 2 milimetriem. Un, ja tu gribi zināt ļoti precīzi, vai gravitācija strādā, arī tas ir traucējoši. Var sakot, viss, ko cilvēki dara ar mēnesi mērīšanu, ir pilnīgi traki, un es jums iesaku par to palasīt, jo tas vienkārši tas ir crazy. Tad mūsu pirmā vienkāršā metode ir spīdināt kaut ko virsū uz ķermeni un mērīt laiku, kurā tas atnāk atpakaļ. Tieši tāpat strādā arī nākamā metode, kas ir, pirmā metode, kas ir radars, kur mēs sūtam radiovilni uz kaut kādu planētu un cenšamies saķert to, kas viņai atnāk atpakaļ pie mums. Un tad mēs zinām, cik tālu tā lieta ir. Es saku, uz mēnesi mēs sūtījām zaļo lāzeri, un tagad es saku kaut ko par radaru, par radiovilni. Kā jums liekas, kāpēc mēs uz, piemēram, Venēru varētu šaut nevis zaļo lāzeri, bet labāk radiovilni? Tad lielāks viņa garums, ko tas palīdz? Parasti garāks vilnis labāk difraģē ap lielākām lietām, tas... Es jau teicu, īstenībā šis tā kā atkārtosies daudz, es visu laiku teikšu, stulbā atmosfēra. Stulbā atmosfēra izrādās. Atmosfēra absorbē ļoti daudz visādas lietas. Tad, tur tajā apakšējā grafikā tās pelēkās daļas ir viļņi, kas cauri atmosfērai praktiski neiznāk, un tad tas pirmais loks ir tas, kur ir saule,
Un kāpēc mēs negribam sūtīt tajā redzamajā diapazonā? Tāpēc, ka ja kaut kas atstarosies arī no saules, tad mums tas jāuzmina, vai tā ir gaisma, kas nāca no tā, ka mēs viņu sūtījām, vai tas ir kaut kas, kas nāk no saules vai kaut kādas tādas lietas. Un, lai mums nebūtu ar to jācīnās, tad mēs izmantojam to radioviļņu diapazonu, kur jūs redzat, arī ir kaut kādas caurspīdīgas vietas atmosfērā radioviļņiem, un to mums patīk lietot mērījumiem. Nu, radioviļņi vispār kopumā uzvedās bišķiņ labāk priekš tā, ko mēs gribam izdarīt. Bet jā. Tad ir viena stilīga papildus lieta, ko mēs varam nomērīt, ne tikai attālumu. Mēs varam nomērīt, cik ātri lieta rotē. Lai mēs to izdarītu, jums ir jāatcerās sev sirsniņā par to, ka bija tāda lieta kā Doppler efekts. Tiem, kuriem ir kaut kāda muzikāla dzirde, jūs iespējams esat pieredzējuši, ka ja ātrās palīdzības mašīna brauc jūsu virzienā, tad viņi izklausās mazliet spalgāka, un tad, kad viņi pabrauc garām un brauc prom no jums, tad tā skaņa izklausās zemāka. 12. klasē es domāju, ka daudz jau par Doppleru arī ir mācījušies. Jebkurā gadījumā šis efekts ir novērojams arī gaismai. Tas nozīmē, ka lietas, kas no mums attālinās, izskatās sarkanākas, un lietas, kas mums tuvojās, izskatās zilākas. Kad es saku zilākas, tas vienkārši nozīmē, uz kuru pusi man sabīdās lieta. Ja lieta jau ir zila, tad viņa vienkārši izskatās ultravioleta, vai ja viņa ir sarkana un attālinās, tad viņa izskatās infrasarkana. Tad mēs vienkārši pabīdamies. Jā. Paldies, man arī likās šausmīgi smieklīgi. Jā. Es nezinu, jūs varat izreikināt, cik ātri jums jābrauc pretī luksaforam, lai sarkanākais izskatītos zaļa. Jā. Jā. Ir maza nianses starp redshiftu un tādu godīgu gaismas Doppleru. Es par to varbūt daudz nestāstīšu, bet ir maz nianses, kā šie efekti rodās. Jebkurā gadījumā, ja mana gaisma atstarojas no lietas, kas rotē, tad ir pirmkārt neliela nobīde laikā, jo tālākās daļas planētai atrodas bišķiņ tālāk no mums. Un ja tas signāls, ko mēs varam dabūt atpakaļ no gana lielas planētas, ir gana stiprs, tad mēs redzam, ka viena puse planētai atstaros bišķiņ sarkanāku gaismu, tā daļa, kas rotē prom, un otra bišķiņ zilāku gaismu, tā, kas rotē mums tā kā virsū. Un tad mēs varam noteikt arī rotācijas ātrumu. Radara metode ir stilīga visādu iemeslu dēļ, bet diezgan izaicinoša, jo tad pirmkārt atmosfēra, otrkārt, droši vien jautājums ir tas, kāpēc mēs nevaram vienkārši ļoti tālas lietas mērīt. Pirmkārt, tāpēc, ka diezgan ilgi jāgaida. Ja lietas ir tālu, tad kamēr tas radiovilnis ar gaismas ātrumu aiziet līdz tai lietai, ko mēs gribam mērīt, un atnāk atpakaļ, paiet kaut kāds laiks, ko mēs varbūt vēl varētu pārdzīvot, bet Zeme arī rotē. Tas nozīmē, ka jums ir šis laserpointers, kas sūta to staru. Kamēr tas stars iet kaut kur un nāk atpakaļ, Zeme aizrotē prom, un cerība, ka mēs to signālu dabūsim atpakaļ tajā observatorijā, diezgan tāda niecīga. Līdz ar to patiesībā pat visu Saules sistēmu mēs nevaram šādi pētīt. Kaut kur, man liekas, tālākais kaut kāds Saturna gredzeni ir samērīti ar šo metodu. Diemžēl tādas, īpaši tās ir diezgan mazas lietas, tad mums ir grūti viņām trāpīt, un viņas diezgan maz atstaro, un tad tā enerģija, ko mēs devām atpakaļ, ir ļoti maza. Un, ja tas ir tālu, tad mūsu observatorija aizgriežas prom, un to mēs arī nevaram īsti labi izdarīt. Var sakot, stilīgi kaut kādām tuvām lietām, mazāk stilīgi tālām lietām. Ko mēs darām, ja mums ir tālākas lietas? Es iesildot jūs laboratorijas darbam, aicināšu tagad visiem izdarīt eksperimentu. Jūs izstiept roku priekšā, neiebakstot priekšā sēdošiem cilvēkam, un jūs skatāties uz mani un piemiedzat vienāds, un tad piemiedzat otrāds, un mēģiniet saprast, vai tas īkšķis tā kā pārlec attiecībā pret, es nezinu, prezentāciju. Tā kā viņš izskatās pret fonu, es, piemēram, varu aizsekt Džeka īkšķi, un es pastīšos ar otru acu, un tad es aizsadzu viņam pieri vairs nevis īkšķi. Man īkšķi tā kā pārlec pret to attēlu aizmugurē. Es ceru, ka jūs to visu novērojat. Jā. Tā kā ir labi, ja tas fons ir diezgan tālu, neskatieties pret priekšā sēdošā cilvēka galvu, tas nebūs labi pret prezentāciju īpaši cilvēkiem, kas aizmugurē vajadzētu būt, ka labi strādās. Šo te pārlikšanu sauc par paralaksi. Un tas ir saistīts ar to, ka jums ir divas acis, un jūs skatāties uz to lietu no diviem dažādiem virzieniem, tāpēc skatos šajā virzienā, tad es redzu to fonu, skatos pretējā virzienā, es redzu vairāk to fonu.
Un pirms es detalizēt jums izstāstu par paralaksi, man jums ir jāievieš vēl mērvienības. Jūs esat tik priecīgi par vēl mērvienībām. Ja lietas, kas ir tālu, mēs gribam mērīt pēc iespējams lielākās mērvienībās, tad, ja mēs runājam par to, kādā leņķī es kaut ko redzu, tad es gribu kaut ko, kas ir mazāks par grādu. Nu, leņķī, ko es redzu, jūs iztēloties, ja jūs tā kā kaut kādā leņķī redzu lietu. Tad 1 grāds ir diezgan daudz, tāpēc, balstoties uz seno babiloniešu sistēmu, mēs 1 grādu sadalīsim 60 loka minūtēs, un katru loka minūti mēs sadalīsim vēl 60 loka sekundēs, un tad mēs dabūsim kaut kādu jaunu mērvienību, ko sauc par loka sekundi. Lai jūs apmēram saprastu, cik daudz tas ir, tad jūs paņemat futbola bumbu, jūs noejat kaut kādus 7,5 futbola laukums, for scale ir futbola laukums, jūs nostādinat draugu šeit, jūs aiziet uz otru galu ar futbola bumbu, un jūs tā kā, cik liela izskatās šī futbola bumba? Un tad tā būs 1 loka minūte. Un tad 60 reizes mazāka lieta būs loka sekunda, un astronomijā lietas, ko mēs mēram, parasti ir zem loka sekundas leņķī. Tad ļoti mazas. Sajūtē par loka sekundi paņemiet kaut kādu 5 centu monētu un aiziet kaut kādu 3-4 kilometru attālumā apmēram loka sekunda. Var sakot, lietas astronomijā ļoti leņķi ziņā. Lūk. Tad par paralaksi jūs sapratīsiet sīkāk praktiņā, bet tā ideja ir tāda, ka, kā jūs redzējāt, tas jūsu īkšķis nobīdās pret fonu, un tas, ko mēs varam izdarīt, mēs, protams, varam novērot lietu no 2 dažādām vietām uz Zemes un skatīties, bet labākais, ko mēs varam izdarīt, ir nofotografēt kaut kādu tuvu zvaigzni pret ļoti tālām zvaigznēm, piemēram, janvārī, un tad pagaidīt pusgadu, kad mēs esam Saulei otrā pusē, un nomērīt jūlijā 2, un tad mēs redzēsim, ka tā tuvā zvaigzne pret fonu ir pārbīdījusies. Nu, mēs gribam maksimāli attālumu starp tiem 2 virzieniem, kuros mēs skatāmies, vai ne? Tad rekordģeometrija. To paralakses leņķa P parasti ievieš kā pusīti no tā novērojumā leņķa. Jums praktiņā, man liekas, būs veselais leņķis, tad neticiet man, tad, kad jūs darat praktiņu, un neticiet praktiņam tagad, kad es stāstu. Lūk, un tad es jums vēlēju izstāstīt, kas ir parseks. Kas ir parseks? Izrādās, tā kā mums nepatīk tur čakarēties ar visām šīm mērvienībām, cilvēki vienkārši nolēma, ja lielākais attālums ir 1 astronomiskā vienība, kurā es varu novērot tā kā lietu. 2 astronomiskās vienības izskatos to attālumu, vai ne? Bet pusleņķim 1 astronomiskā vienība. Tad es teikšu tā, ja mana pārbīde ir 1 astronomiskā vienība, un es novēroju lietu ar paralakses leņķi 1 loka sekunda, tad tas attālums ir 1 parseks. Tā es iedefinēju parseku, tā es vienkārši izlēmu. Ja man kaut kas izskatās loka sekundes izmērā, ja esmu pabīdīsies par 1 astronomisko vienību, tad tas ir 1 parseks. Un tas ļauj mums vienkāršot paralakses formulu un nerakstīt visādi dīvaini trigonometriju, un astronomijā vienkārši jūs nomērat leņķi loka sekundēs, tad jūs varat uzreiz izreikināt distanci parsekos. Lūk. Tā. Labi, tas ir par lietām, kas ir apmēram Saules sistēmā un varbūt bišķiņ pienceļa galaktikā, ne super tālu. Vēl viena metode, lai noteiktu lietas pienceļa galaktikā, tad mūsu paša galaktikā ir galvenās sekvences zvaigžņu salīdzināšana, bet, lai es jums izstāstītu, to man jāatgādina jums atkal drusciņu fizika. Pirmkārt, jautājums ir tāds, cik spoža vispār izstās zvaigzne, no kāds ir atkarīgs? Vakar es stāstīju Valmierā bērniem, viņi tādi aktīvs, kas tas ir. Bez stresa. Bez stresa. Tātad tas lielais L ir tas, cik daudz enerģijas staro zvaigznes. Tā ir zvaigznes starjauda. Un zvaigznes starjauda ir cieši ņemot atkarīgi no 2 lietām. No tā, cik karsta ir zvaigzne, un no tā, cik liela ir zvaigzne. Principā mums interesē virsmas laukums, bet mēs to varam pārnest uz rādījusu. Tas ir tālūk. Jūs zināt, ka visas karstas lietas staro absolūti melna ķermeņa starojumu, apmēram tur tas kupris, kas ir apakšā uzzīmēs. Tas proporcionāls temperatūras 4. pakāpei.
Tad tas ir tas, cik daudz zvaigznes staro. Zvaigznes, protams, vismā ir visādas, viņas ir gan mazāk karstas, gan vairāk karstas, gan lielākas, gan mazākas, tāpēc šis pats par sevi mums neko nepalīdz. Bet tad tā otra lieta, kas mums saistās ar zvaigznes attālumu un spožumu, ir cik spoža mums tā zvaigzne izstāsta, kad mēs viņu novērojam no Zemes. Un jūs iespējams arī optikā kāds no jums ir bijis spiests mērīt kaut kādu apgaismojumu vai kaut ko tādu. Jūs zināt, ka tā enerģija, kas trāpa, mums ir apgriezti proporcionāli attālumu kvadrātam, jo tā kā, ja mēs esam 2 reizes tālāk, mēs saņemam 4 reizes mazāk enerģijas, vai ne? Man ļoti patīk šī jāds. Tad mēs varam ieviest šo te šķietamo spožumu vai šķietamo starjaudu. Novērojamo starjaudu, tā mēs to nosaucām laikam testiņā. Tad atkarīgi no tā, cik tālu mēs novērojam lietu. Protams, ja mums pa ceļam ir kaut kāds putekļu mākonis, kas visumā gadās, tad droši vien tas ir vēl mazāk. Šis vienkārši viens no veidiem, kā mēs varam kļūdīties tajā, cik tālu izskatās lieta. Bet lūk, un tad tāpēc, ka astronomi ir pilnīgi traki cilvēki, ir vēl kaut kādas mērvienības, un šīs šeit ir tikai tāpēc, lai jūs justos slikti. Tad, ja mēs saprotam, ko nozīmē starjauda un ko nozīmē tā novērojamā starjauda, tas viss ir jauki un skaisti, bet cilvēki diezgan slikti saprot tik lielas mērvienības, tāpēc tiek ieviesta lieta, ko sauc par zvaigžņu lielumu, kas ir pirmkārt logaritmiska skala, kas astronomijā nav nekas rēts, un otrkārt tur ir negatīvais logaritms, kas nozīmē, ka ja mēs runājam par starjaudu, tad jo lielāka starjauda, jo vairāk enerģijas, bet ja mēs runājam par zvaigžņu lielumiem, tad jo mazāks skaitlis, jo spožāka lieta. Kur mēs varam izrēķināt Saules starjaudu, mēs esam nomērījuši, varam izrēķināt zvaigznes Saules absolūto zvaigžņu lielumu un šķietamo zvaigžņu lielumu. Absolūto zvaigžņu lielumu izvēlās tā kā tajā fiktīvā references attālumā 10 parseki. Tā kā ja Saule no mums būtu 10 parseku attālumā, viņa izstītos tik spoži. Tā kā Saule ir ļoti tuvu, tad viņas šķietamais zvaigžņu lielums ir -26, kas ir ļoti, ļoti spoži. Tad negatīvs skaitlis ir spožāks šajā dīvainajā mērvienības sistēmā. Mēs ar neapbruņotu aci varam redzēt lietas līdz zvaigžņu lielumam apmēram 6, ja jūs skatāties debesīs. Kas jums no šī ir jāpaņem? Vienkārši jāsaprot, ka jūs redzat kaut kur uz zvaigžņu lielumu, tad mazāks skaitlis nozīmē spožāku lietu. Savukārt, ja uz asas ir tās parastās starjaudas, tad lielāks skaitlis nozīmē spožāku lietu. Un tas jums dzīvē palīdzēs saprast, kas ir grafikos. Bet es nesagaidu, ka jūs protat šo rēķināt, tas nav vajadzīgs tagad. Plus logaritmi ir mulsinoši visiem. Lūk, tad tā pamatmetode, ko mēs izmantosim, principā ir visas šīs metodas balstīsies uz to, ka, ja mēs varam izdomāt, cik spoža lieta ir īstenībā un salīdzināt ar to, cik spoža viņa mums izskatās, tad mēs varam pateikt, cik tālu viņa ir. Un tas ir, principā, viss. Tur ir tās apakšējās lietas. Es pastāstīšu par tām galvenās sekvences zvaigznēm tagad. Tad vēl bez tā, ka lietas staro, viņas krāsa arī mainās no tā, kāda ir viņas temperatūra. Kas ir vēl viena papildus lieta, kas jums ir tagad jāzina. Tad jo karstāka lieta, jo zilāka izskatās viņa. Tad lietas izskatās zilāks ne tikai tad, ja viņas kustās mums virsū, vai sarkanāks, ja viņas kustās prom, viņas izrādās, izskatās, bet viņas patiešām ir ne tikai izskatās, viņas ir sarkanākas, ja viņas ir vēsākas un zilākas, ja viņas ir karstākas. Kāpēc otrādāk? Tikai tāpēc, ka jums vannas istabā uz krāna karstais ūdens ir sarkans un augstais ūdens ir zils. Jā, astronomijā tas tā nedarbojas. Zilās zvaigznes ir karstākas un sarkanās zvaigznes ir augstākas. Tāpēc... lūk, šokējoši, es zinu. Lūk, tad tas, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam, par to, ko jums Kristiāns pirmajā lekcijā stāstīja, mēs varam salikt visas, mēs varam samērīt kaut kādas zvaigznes, un ja mēs zinām attālumus, teiksim, no paralakses, mēs varam samērīt zvaigžņu temperatūru no šīs te krāsas,
un uzlikt uz horizontālās asas šo temperatūru un uz vertikālās asas uzlikt to, cik spoža ir tā zvaigzne. Un izrādās, ka nevar būt tā, ka zvaigznē ir vienalga kāds spožums un vienalga kāda temperatūra. Tas tā nestrādā. Lielākā daļa zvaigžņu būs tur uz tās vidējās līnijas. Tas ir tas, ko sauc par galvenās sekvences zvaigznēm, par ko Kristiāns teica. Un tad pēc tam tās galvenās sekvences zvaigznes var evolūcijas procesā kļūt par kaut ko citu. Jūs redzat, tātad sliktā lieta par šo grafiku ir tāda. Pirmkārt, temperatūras skala ir pretējā virzienā. Tā ir pieņemts, tā viņi dara. Šeit ir karstas lietas, tajā galā ir augstas lietas. Redzat, zilas lietas, sarkanas lietas. Tātad temperatūras asas pretējā virzienā. Un tad tā vertikālā asa ir šajo dīvainajā šķietamajā zvaigžņu lielumā, nu vai zvaigžņu lielumos, nevis starjaudās, kas nozīmē, ka tagad gan asas ir pareizā virzienā, bet jūs redzat, ka augšā ir -10 un apakšā ir +20, bet mēs jau atceramies, ka zvaigžņu lielumiem bija otrādi. Mīnus ir spožāks par +20. Tāpēc tas, ko mēs redzam augšējā kreisajā stūrī, ir ļoti karstas un ļoti spožas, un tas, ko mēs redzam apakšējā labajā stūrī, ir ļoti tumšas un ļoti augstas salīdzinošas zvaigznes. Nu, lūk. Un jūs redzat, ka lielākā daļa šo zvaigžņu guļ uz tās centrālās līnijas, un tā tas ir, lai kurā vietā mēs mērīt zvaigznes. Agnes vēl neskatās uz mani dusmīgi, ja? Lūk. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam nomērīt vienkārši daudz kaut kādas zvaigznes mūsu galaktikā un uztaisīt šo te Hertzsprunga-Russell diagrammu, šo te grafiku, bet izmantojot to šķietamo zvaigžņu lielumu. Un tad mēs redzēsim, ka īstenībā, nu mēs zinām, ka viņām ir jābūt uz tās īstās līnijas, bet viņas būs nobīdītas, viņas izstīsies droši vien tumšākas. Un tas nozīmē, ka viņas ir tālāk. Un mēs varam mēģināt samērogot, mēs varam mēģināt atrast tādu attālumu, kur mūsu samērītais zvaigžņu lielums atbildīs tam patiesiem zvaigžņu lielumam. Tā ir tāda viena statistiskas dabas metode, kur mēs vienkārši samēram daudz zvaigznes galaktikā, ja mēs to varam izdarīt tuvajām galaktikām un novērtējam šo attālumu. Nav super precīzi, bet kind of darbojas, so priecīgi. Lūk. Nu, un tad visas pārējās metodas, īpaši, ja mēs gribam mērīt lietas, kas ir tālāk, tad mēs gribam sameklēt kaut ko, ka mēs zinām to enerģiju, ko tā lieta izstaro, to starjaudu vai absolūto spožumu. Un tad no tā, cik spoža tā lieta izskatās, noteikti, cik tālu viņi ir. Un viens no tādām zvaigznēm ir lieta, ko sauc par cefīdu maiņzvaigzni, kas ir par godu kaut kādām zvaigznēm cefeja zvaigznējā. Stāsts par šīm zvaigznēm ir tāds, un man nav nejausmas, kāds ir mehānisms, tāpēc nejautājiet. Bet viņas pulsē, viņām periodiski mainās temperatūra, rādijus, un tā kā jūs atceraties, ka no rādijus un temperatūras ir atkarīgs spožums, tad arī spožums. Un izrādās, ka tā lieta, šī periodiskā lieta, ir saistīta. Nu, lūk, un bija tāda amerikāņu zinātniece Henrieta Levita, kas samērīja ap 1912. gadu vairākas cefīdas. Viņa ir vēl viens cilvēks, kurš nedabūja savu Nobel prēmiju, jo viņa nomira diezgan jauna, un Nobel prēmiju pēc nāves principā tā kā nepiešķir. Bet viņi ievēroja, ka mums ir vienai zvaigznei samērītais zvaigžņu lielums uz Y-as, cik spoža viņi izstās, un uz X-as mums ir laika periods dienās. Un jūs redzat, ka tā spīdēšana atkārtojas, nu šajā gadījumā kaut kādās 4 un drusciņu dienās viņa nonāk atpakaļ savā sākuma stāvoklī. Un, ja es samēru daudz šādas cefīdas, izrādās, ka tas, cik bieži atkārtojas tas spožums, ir saistīts ar pašu spožumu. Levita mērīja mazajā Magellāna mākonī, kas ir viena no tām mūsu tuvajām galaktikām. Un viņa uztaisīja grafiku, kur ir tas relatīvais zvaigžņu lielums, tā lieta, ko mēs samēram, cik spoža lieta izskatās uz Zemes, atkarībā no tā, cik bieži atkārtojās tā spīdēšanas lieta. Un jūs redzat, ka tur ir kaut kāda sakarība. Un tad, kā jau visi astronomi, viņi vienkārši to uztaisīja, to pašu grafiku tikai logaritmiskās asīs, lai skolēniem grūtāk saprast, kas notiek.
Un tad sanāk taisna līnija, kā ar daudzām lietām, ko uzplato logaritmiskās asīs. Lūk, un tad mēs esam dabūjuši savu pirmo standarta sveci, tā to sauc standard candle, kas ir cefeīdas. Mēs varbūt neprotam nomērīt to īsto spožumu, bet mēs protam nomērīt periodu, jo mēs vienkārši dažas dienas skatāmies uz kaut kādu pulsējošu zvaigzni. Un tad no perioda mēs varam noteikt, kādai ir jābūt tai zvaigznes starjaudai, un ja mēs zinām, kāda ir viņas īstā starjauda, tad mēs salīdzinām ar to, cik viņa tumši izskatās uz zemes, tad mēs zinām, cik viņa tālu ir. Ir vairāk veidi šīs maiņzvaigznes. Lirīdas arī mēdz izmantot, bet viņas, jūs redzat, ir daudz tumšākas un tāpēc mazāk noderīgas, jo viņas nevar tik tālu redzēt. Cefīdām divi tipi, bet tad tās klasiskās mēs arī visvairāk izmantojam. Edvīns Hubbles arī bija cilvēks, kurš izmantoja tieši cefīdas, lai noteikti attālums līdz galaktikām. Ja lieta ir ļoti tālu un mēs nevaram izmantot cefīdas, jo mēs viņus neredzam, vai arī mēs nevaram atrast cefīdas, tad mēs izmantojam šīs 1A tipa supernovas. Un tad, kā Kristiāns jums stāstīja, ko dara šie baltie punduri, viņi apēd masu no blakus zvaigznes. Un tas, kā šis mehānisms notiek, tad, kad tas baltais punduris sasniedz apmēram 1,4 saules masas, tad viņš uzsprāgst supernovas sprādzienā. Un tā kā tas vienmēr notiek pie šīs konkrētās masas, tad visas pirmā tipa supernovas ir principā vienāda spožuma. Un ja mums izdodās īstajā brīdī kādu saķert, tad mēs varam izmantot viņu attālumu noteikšanai, bet tā bēdīgā lieta ir tāda, ka supernova mums nav īpaši daudz. Tad mēs nevaram jebkurā galaktikā vienkārši cerēt, ka tuvākā pusgada laikā tur būs supernova. Diemžēl tas tā nav. Plus arī mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, debesis ir liels, un vai jūs tur pamanat, ka kaut kāda lieta tulīt sprāgs neobligāti. Tad mums ir jānoķer tā supernova, ja viņi tur ir, tad šī ir diezgan forša metode. Bet, tāda diezgan uzticama, bet nevienmēr labi sanāk. Lūk, un tad tagad es ieslīgstu kaut kādā stāstā, kur man it kā vajadzētu pieminēt tumšo matēriju, tumšo enerģiju, bet es to nedarīšu, jo es nesaprotu. Tad jūs zinat, galaktikas rotē ap melno caurumu, ja? Un izrādās, ka mēs no tās gravitācijas, ko mēs saprotam, domājam, ka mums tiem ārējiem zariem vajadzētu rotēt lēnāk, bet īstenībā, ja mēs skatāmies uz īstām spirālveidu galaktikām, tad viņu ārējie zari rotē ātrāk nekā mēs sagaidītu. Kur jums ir salīdzinājums diviem modeļiem, kur kreisais modelis ir tas, ko mums paredz mūsu šobrīd esošās teorijas, un tā lieta pa labi ir, tad, ja mēs ieliekam tumšo matēriju modelī. Un tas ir līdzīgāk tam, ko mēs novērojam. Tas, kas jums no šī ir jāpaņem, ka tas ātrums, redzat, tur ir grafiks, tas ir rotācijas ātruma grafiks, ka viņš principā paliek konstants, un lielākām spirālveidu galaktikām tas tā ir. Un no kā ir atkarīgs tas, cik ātri rotē galaktika, obviously no tā, cik daudz masas ir šajā galaktikā. Bet jo vairāk masas, jo vairāk ir kam spīdēt. Tas nozīmē, ka lielāka masa nozīmē lielāku spožumu, kopējo starjaudu, ko galaktika izstaro. Un šo te sauc par Tallija-Fišera sakarību, kas nozīmē, ka mēs tā vietā, lai uztrauktos par to, vai mēs, protams, nomērīt kaut kādu konkrētu supernovu, mēs varam vienkārši samērīt, cik ātri rotē spirālveida galaktika, un to mēs varam pārvērst kaut kādā kopējā starjaudā, un tad atkal darīt to, ko mēs visu laiku jau darījām, vienkārši paskatīties to attālumu. Es lasīju, ka tā metode apmēram ar 20% precizitāti dod tos attālumus. Un es liekas, wow, ja es laboratorijas darbā ierakstītu 20% kļūdu, tad skolotāji būtu tāds, nezinu, es domāju, ka jāliek 6. Bet astronomijā 20% ir tā kā ļoti labi. Jūs varat noteikt kaut kādu 50 megaparseku attālumu ar 20%. Tas ir lieliski, ja jūs tā varat izdarīt. Tāpēc jums vienmēr liels kļūdas laboratorijas darbos, jūs vienmēr varat iet astronomijā, un cilvēki būs tikai priecīgi par to, cik labi jums viss sanāk. Lūk. Un tagad esmu piedavojusies savai pēdējai stāsta daļai, un jūs esat jau vairākas reizes redzējuši šos jaukos klipiņus, šīs bildītes. Tad es jums vēlreiz atgādinu. Lietu krāsa ir lieta, ko mēs, protams, nomērīt, jo mēs varam vienkārši paskatīties uz lietām un saprast, kādā krāsā viņas ir. Tad ir divas lietas, kas ietekmē kaut kādas zvaigznes krāsu vai, nezinu, vidējo galaktikas krāsu. Pirmā lieta, tas, cik karsta tā lieta ir.
jo karstāka, jo zilāka, bet arī, ja viņa kustās mūsu virzienā vai prom no mums. Lūk. Tad rekur ir tas, ko Kristiāns ieminējās par tiem spektriem. Tad normāli mums karsta lieta vienkārši staro šo absolūti melnā ķermeņa starojumu, viņš ir nepārtraukts starojums, ja? Un tā krāsa ir atkarīga no tā, cik karsta ir lieta. Bet, ja mēs pa ceļam starp šo karsto starojošo lietu noliekam mazliet vēsāku gāzi, piemēram, tad tādēļ, kā ir uzbūvēti atomi, viņi var absorbēt kaut kādus noteiktus viļņu garumus. Un zvaigžņu ārējās atmosfēras parasti ir mazliet vēsākas, un tāpēc, kas mums ir zvaigznē lielākoties, kaut kāds ūdeņradis, hēlijs, principā arī viss. Tad mums veidojās šie līniju spektri, un foršā lieta ir tāda, ka mēs varam šo atkārtot laboratorijā. Es varu spīdināt gaismu uz ūdeņrada laboratorijā, un es redzēšu šo pašu lielisko līniju spektru. Un tas nozīmē, ka salīdzinot laboratorijas spektrus ar to, ko mēs dabūjam no zvaigznēm, mēs pirmkārt varam secināt, no kā zvaigznes ir taisītas. Otra lieta, ko mēs kādreiz 20. gadsimta sākumā nezinājām, ir, ka viņas var kustēties uz mums vai prom no mums. Bija tāds amerikāņu astronoms Vesto Slaifers, un viņš vienkārši bija atklājis, ir kaut kādas šīs pūkainās zvaigznes, kas izrādījās galaktikas, un viņš mērīja spektrus. Un tas, ko viņš dabūja, ir, ka jebkurai galaktikai, ko viņš mēra, spektrs ir nobīdīts uz sarkano pusi. Es atradu šo lielisko bildi ar Vesto Slaiferu. Jūs vienkārši redzat, ka ir tās sāpes sejā cilvēkam, kurš ir samērījis daudz galaktikas spektrus, bet viņam nesanāk tas pats, kas laboratorijā. Tas ļoti smieklīgi. Bet tajā pašā laikā, kad Vesto Slaifers taisīja savus šos te krāsu mērījumus, bija Edvīns Hubbles, kurš savukārt mērīja attālumus līdz šīm pašām galaktikām. Un tad tādos lielos laboratorijas darba negluži, bet centienos viņš domāja, es paņemšu Slaifera datus un es uztaisīšu grafiku, kur ir mans nomērītais attālums līdz galaktikai. Hubbles izmantoja tās pašas cefeīdas, nosakot attālums līdz galaktikām. Un viņš teica, es uztaisīšu grafiku, kur man ir uz horizontālās ases šis attālums līdz galaktikai, un uz vertikālās ases ir tas sarkanums. Vai, principā, viņš viņu pārveidoja tajā, cik ātri galaktika kustās prom no mums, jā, tajā Hubble Doppler nobīdes dēļ. Un, ja jūs taisītu laboratorijas darbu, un jums sanākt šādi dati, ko jūs ar viņiem darītu? Raudāt? Nē, es domāju, ka lielākā daļa no jums vienkārši izvilkt taisni caur tiem datiem. Tieši tas, ko Hubbles izdarīja, jā, šis izskatās pēc taisnes. Un tad, jā, viņš izvilkt vienkārši taisni caur saviem datiem. Viņš tāds, jā, es redzu, ka tad lietas, kas ir tuvāk, kustās prom no mums lēnāk, un lietas, kas ir tālāk, kustās no mums prom ātrāk. Un, kādreiz mēs domājam, ka visums ir tik liels, cik viņš ir, un viss ir tā kā statisks. Bet šis eksperiments mums radīja sajūtu, varbūt visums izplešās, un ja mēs patinam to filmu atpakaļ, varbūt mēs esam visuma centrā, un visums vienkārši izplešās prom no mums. Es jums iedošu, jā. Es piedāvāšu vienkārši 2D modelīti. Būtu ļoti stilīgi, ja mēs varētu novērot no malas visumu izplešanos kā tāds objektīvs novērotājs. Diemžēl lielākā daļa fiziķu ir daļa no visuma, un mums nāks novērot lietas, esot iekšā visumā. Tāpēc rekur 2 visuma modeļi. Man ir lietas, kas ir tuvu, un tad pēc kaut kāda laika viņas visas ir attālinājušās viena no otras. Un, ja es esmu novērotājs, piemēram, šajā te 2D režģa centrā, un es tagad uzlieku pa virsu savu to izplasto lietu, jūs redzat, ka lietas, kas bija tuvu, ir drusciņ tālāk, un lietas, kas bija tālāk, ir daudz tālāk. Tad šeit es aizsēdu tikai pusi, un šeit es jau esmu nobīdījusies no tās sākuma vietas. Un stilīgā lieta ir tāda, ka šis darbojās ne tikai tad, ja mēs būtu visuma centrs, šis darbojās neatkarīgi no tās vietas, kur jūs novērojat visumu. Tāpēc mēs neesam varbūt visuma centrs. Jā, tā ir. Lūk. Bet tad Hubbles no tā noteica
to, ko sauc par Hubble konstanti. Respektīvi, ja mēs zinām, cik ātri lieta no mums attālinās, mēs varam noteikt, cik tālu viņai vajadzētu būt no mums, tāpēc, ka visums izplašās. Tad šis ir tas, tur bija tas jautājums par to, vai sarkanā nobīde un Doppler nobīde ir viens un tas pats. Gandrīz, tad mums ir divi dažādi iemesli. Mēs varam izskatīties sarkanāki, tāpēc, ka lieta kustās prom no mums, jo tā lieta kustās prom no mums, vai arī mēs varam redzēt lietu sarkanāku, tāpēc, ka lieta kustās prom no mums, nevis tāpēc, ka viņa kustās prom no mums, bet tāpēc, ka visums starp mums un šo lietu izplešās. Jā. Jā, bet vēl ir šī trešā lieta, kas ir nevis tad, kad kāda lieta tiešām kustās, bet vienkārši visums kļūst garāks. Nu, tā kā tu skrien un skrejceliņš kļūst garāks, un tu skrien uz finišu, un finišs attālinās nevis tāpēc, ka finišs kaut kur kustēties, bet vienkārši skrejceliņš tagad garāks. Jā. Tātad tas, ko Hubble samērīja, ir šī te visuma izplašanās, tāpēc, ka skrejceliņš kļūst garāks. Tās lietas ir tik tālu, ka mēs praktiski nevaram novērot, ka viņas tiešām kustās attiecībā pret mums. Tā kā, ja tā lieta rotē tepat Saules sistēmā, jā, nu, tā kā, tas, cik visums paspēja izplasties, principā neko neietekmē. Un šīs te Hubble sarkanās nobīdes mēs redzam tad, kad lietas ir ļoti, ļoti tālu, un tās ir lielākoties tikai tāpēc, ka visums izplašās. Lūk, jebkurā gadījumā pēdējais smieklīgais stāsts no manis, un tad es jūs laidīšu brīvībā. Hubbles noteica Hubble konstanti, kuru viņš nogodāja savā vārdā. Un viņam sanāca 500 km/s megaparseku. Un Hubble konstantu var izmantot, lai apmēram novērtētu, cik vecs ir visums, nu, jo mēs varam tā kā patīt atpakaļ, cik ātri tās tālās lietas kustās, tā kā savilkt visumu atpakaļ sākuma punktā. Un Hubble'am sanāca, ka Saules sistēma uz pusi vecāka nekā visums. Nu, mēs jau zinājām Saules sistēmas vecumu, un tad Hubble's novērtēja visumu vecumu, viņa tāds, Saules sistēma vecāka par visumu, ļoti bēdīgi. Bet izrādās tas tāpēc, ka cefīds vienkārši ļoti slikts mērinstruments, un lietas īstenībā nav tik tuvu vai tālu, kā Hubble'am likās, un īstā Hubble konstanta kādas 10 reizes mazākas, un viss kārtībā, visums ir vecāks par Saules sistēmu. Lūk, un tad mēs varam izmantot Hubble konstantu, lai noteiktu attālums ļoti tālām lietām. Ja mēs zinām, cik ātri viņas kustās prom no mums, ko mēs zinām no tā, cik sarkanas viņas izskatās. Nu, parasti tās ir kaut kādas tās ūdeņraža līnijas, kuras pārbītās, kuras mēs mēram, jo mēs nevaram izšķirt atsevišķu zvaigzni vai kaut ko konkrētu. Bet tā kā lielākā daļa ir ūdeņradis un hēlijs, tad mēs varam meklēt ūdeņraža un hēlija līnijas, skatīties, kā viņas nobīdās, un zinot, cik sarkanas viņas ir, mēs zinām, cik ātri lieta kustās, un tad izmantojot Hubble konstantu, mēs varam noteikt attālumu. Tā, es pilnīgi piekusu jums to visu stāstot. Labi, priekšpēdējais slaids. Es gribēju piebilst, ka līdzīgi kā ar to mēnesi mērīšanu, kur mēs tā kā varam uztraukties par to, ka kontinenti dreifē, vai arī, ka Saules radiācijas spiediens nobīda mēnesi par 1,6 mm. Arī mērot tālākas lietas ir daudz visādas problēmas. Kā jau es teicu, ja mums pa ceļam ir kaut kāds mākonis, tad viņš var absorbēt daļu no tās gaismas un lietas izstās tumšākas, un tad mums liekas, ka viņas ir tālāk. Lietas var izskatīties zilāks vai sarkanāks arī tāpēc, ka galaktika rotē. Nu, tā kā mēs arī rotē, mēs esam galaktikā, kas rotē. Viss kustās attiecībā viens pret otru. Izrādās, ka tā kā lietas arī savā evolūcijas procesā izskatās spožāks vai mazāks spožas. Un, piemēram, ja mēs skatāmies uz galaktiku, tad mums arī tas spožums tuvām galaktikām var nebūt tik tāds pats kā tālākām galaktikām. Pie tam, jo tālāka ir lieta, jo senāk mēs viņu redzam. Nu, tā kā tā gaisma, ko mēs saņemam no lietas, kas ir tālu, ir veca gaisma. Tas ir, tā kā es tagad skatos pulkstī, tas, ko es redzu, notika ļoti sen. Un viena no manām tādām lietām, ko es uzzināju tieši gatavoties šai prezentācijai, par ko es biju pārsteigta, ir Luca Kelkera kļūda, kas saka, ka paralakses mērījumi parasti izskatīsies tuvāki nekā viņi tiešām ir. Un tas stilīgi, jo tas diezgan negaidīti manāts. Jā. Jā, tieši tā. Tad arī Saules sistēmā mēs redzam lietas vēlā, nu tā kā viņas bija pagātnē. Tajā skaitā Sauli.
līdz, tātad, teiksim, mēnesis gaisma, ja, kas atnāk mums 2,5 sekundes vēc. Lūk, bet par to Lūdzu Kelkeru kļūdas vienkārši stilīgi, jo, iedomājieties, mēs nevaram precīzi noteikt paralaks līdz lietai, bet es varu trāpīt kaut kādā kļūdā. Viņi, teiksim, varētu 10% no lietām, ko es nomērīšu, būs tuvāk, un 10%, piemēram, būs tālāk. Bet tā kā ap mani tālākā distancē ir vairāk zvaigžņu, tad statistiski man tās kļūdas iekritīs tajā tuvākajā apgabalā nekā tālākajā, un sanāks, ka mans paralaks mērījumi vienmēr tuvāki, kas traki. Var sakot, daudz problēmu, long story short, noteikti attālums vismēr ļoti grūti, un otrs secinājums, ko jūs paņemat šodien, ka astronomiem patīk dīvainas mērvienības, un tas no manas puses ir viss, lūdzu, neuzdodiet man jautājumus. Ja nu ir kaut kāda ļoti svarīga